vai ir jēga tiesāties ar Meta. Tev nobloķē personīgo vai reklāmas kontu. Un pirmā doma, kāda jēga? Tā taču ir Meta, un viņiem ir vienalga uz parastiem cilvēkiem. Bet tu ļoti stipri kļūdies. Ja problēma ir saistīta ar fiziskās personas kontu, tad nešaubies. Jo līdz šim ir uzvarēts 56 no 56 lietām pret Meta. Komunikācija parasti notiek ar Meta pārstāvjiem Latvijā, tāpēc process ir vienkāršāk un arī daudz ātrāks. Ja ir bloķēta vai ierobežota biznesa lapa, tad jārēģē ir vēl ātrāk, jo komunikācija notiek ar Meta pārstāvjiem Īrijā, tāpēc šis ceļš varētu būt sarežģītāk un arī ilgāk. Šādas lietas ir vienā no manām specializācijām. Un ja tu esi saskaries ar Facebook, Instagram vai citu sociālo tīklu ierobežojumu vai bloķēšanu, droši uzrakst man vai apmeklē vietni unblockprofile.com.